Šodien tiekamies ar Zani Praņevsku, Preļu novada turisma attīstības un informācijas centra vadītāju. Sveika, Zane! Sveiki! Saki, kādas 3 vietas Preļu novadā tu pati noteikti apmeklētu, tuvojoties siltajam laikam? Šis ir sarežģīts jautājums, jo Preļu novadā ir tik daudz skaistu vietu, ko apmeklēt siltā un skaistā pavasara dienā. Bet noteikti kā pirmo mūsu ciemiņiem un potenciālajiem apceļotājiem es ieteiktu apmeklēt Preļu muižas kompleksu un parku, kas aizvien ir lielākais parks pilsētvidē Latvijas teritorijā ar saviem gandrīz 47 hektāriem. Noteikti ir jāatrod 12 romantiskie tiltiņi, kas iet pāri dažādiem kanāliem šeit parkā un grāvīšiem. Tāpat arī jāaiziet uz Ievas un Ādama salu ar līdzpaņemto termosu, ar kafiju, ar tēju, jāpasēž, jāpaklausās putnu dziesmas. Un tad, protams, jānoslēdz skaistais ceļojums šeit pie atjaunotās Preļu pils. Kā otro vietu es noteikti ieteiktu apskatīt un izstaigāt siltā, skaistā pavasara dienā mūsu mīļo Aglonu. Noteikti Bazilikas dārzu, Kristus Karaļa kalna skaisto parku ar daudz skulptūrām un daudz skaistiem stādījumiem un ainavisku reljefu. Tāpat arī Cirīšu ezera pludmali, kur ir ierīkota gan pastaigu taka, gan nūjošanas taka. Kā trešo vietu es noteikti ieteiktu apmeklēt Pelēču purva taku. Un noteikti skaistā agrā rītā ņemat piknika grozu un ar ģimeni dodaties tur klusām pasēdēt, iedzert tēju, uzēst kādu sviestmaizi un paklausīties visas tās skaņas, kas šobrīd tur ir dzirdamas, sākot ar putnu vidžināšanām, čivināšanām un vardes kurkstēšanām. Tā ir tiešām īpaša vieta. Dodieties tur ar ģimeni. Liels paldies par ieteikumiem, izklausās fantastiski. Un saki, kur mūsu pilsētas un novada viesiem meklēt papildu informāciju? Jā, mūsu novada ciemiņiem un potenciālajiem apmeklētājiem es ieteiktu meklēt informāciju par šīm visām ceļošanas iespējām Visit Preļu un Visit Aglonu sociālajos tīklos, Instagram, TikTok un Facebook kontos. Un, protams, iegriezties arī mūsu birojā, kur jūs varat iegūt gan šādus skaistus Visit Preļu katalogus, kur ir viss mūsu novada piedāvājums, gan arī atsevišķas kartes, gan tieši Preļu muižas kompleksa un parka izzināšanai ar diškoku taku un arī ar romantisko tiltiņu maršrutu. Paldies, un mūsu novada iedzīvotājiem un apmeklētājiem novēlam siltu un patīkamu pavasari.